Hei, hei, mans vārds ir Gunita Legzdiņas Grodrēna, un šodien mēs tiekamies 34. rubrikas Darīt ir radīt, nejaušība nav sērijā. Pagājušo reizi es jums stāstīju, kāpēc ir rubrikai tāds nosaukums par rubrikas nosaukumu pirmo daļu. Šodien par rubrikas otro daļu, proti nejaušība nav. Svēti ticu, ka tā arī ir, ka dzīvē nekāda nejaušība nav. Mēs satiekam tos cilvēkus, kas ir jāsatiek, ar mums notiek tas, kam jānotiek. Ne mūsu panākumi darbā, ne privātajā dzīvē, nekas nav nejauši. Tas viss ir kaut kādu mūsu rīcību, darbību, domu sekas. Pat loterijā cilvēki nelaimē nejauši. Es vismaz tā domāju, man šķiet, ka tas tomēr ir kaut kur ierakstīts, kas ar mums notiek. Protams, pastāv brīvā griba. Mēs katrs kaut kādās dzīves situācijās izvēlamies, pa kuru ceļu iet. Vai pa labi, vai pa kreisi, vai uz priekšu, vai uz apakaļ, vai vispār nekur neiet. Tā arī ir izvēle, un tas viss ietekmē kaut kādus tālākos notikumus, kas ar mums notiek. Tāpēc arī šī rubrika saucas Nejaušība nav, jo šis ir mans veids, kā es dodos ceļā pasaulē, un tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, čau!